Jautājums Edgaram. LTV ģenerāldirektors Edgars Kots deputātiem pastāstīja, ka jau pat labam Viasat bez maksas raida LTV1 programmu, bet par LTV7 translāciju jāmaksā 95 000 latu gadā. Un tagad man ir jautājums, kur tad tas ir bezmaksas LTV1 satelītā? Lai šo kanālu skatītos, ir jāmaksā abonentu maksa Viasatam. Nē, es varu paskaidrot, es varu skaidrot savu viedokli, jo tad arī vajadzīgs Viasat viedoklis, bet mans viedoklis ir tāds, ka Viasats ir ļoti ieinteresēts, protams, paketēt šo programmu paketu, un tāpēc viņi paši ir uzņēmušies LTV1 apraidi Sīrusā uz savām izmaksām, un līdz ar to viņi iegūst LTV1 programmu paketē, un tālāk viņi piedāvā klientiem. Bet tur jau ir tā nianse, ka valsts uz sevi ir uzņēmusies nodrošināt pieeju Latvijas sabiedriskai televīzijai bez maksas vienā apraides sistēmā, un tā ir šī Virzemes apraide. Pārējās apraides ir, protams, ka kabeļu operatoriem ir uzdots savā paketē iekļaut, bet tās jau ir maksas pakets. Un līdz ar to skatītājs, ja viņš grib izvēlēties, skatīties ļoti daudz programmas, tad viņš par to slēdz abonementu līgums. Ja viņš vēlās skatīties tikai bezmaksas apraidi, tad šī ir šī Virzemes apraide, ko valsts arī šo iespēju sniedz. Paldies jums! Diemžēl laiks ir nepielūdzams, tā normāli sajūta.